Не делились мы ни на русских, они свое. У них, они хорошо деньги получают. Вот, они хорошо деньги получают, политики. А как достается рабочим, сами знаете. Очень трудно, очень трудно. Вот лучше давайте за дружбу, чтобы все у нас, чтобы мы пришли и улыбались друг другу. Вот не так вот мне не нравится вот это вот сегодня. Не нравится. Я люблю, чтобы мы улыбались, встретились и улыбались. Вот и все. Я хочу дружбы и чтобы и латыши женились на русских, и русские, чтобы на латышках женились. Ну да, вот этого я хочу. Это Скуя так и постарался подобрать, чтобы не было больше народу. Надо объединять людей. Tas bariņš, jā. Mēs redzam to reāli. Ar jūs tiketu vai kāds? Ar jūs tiketu šajien vai kāds? Nē, mēs iznākam tikties ar cilvēkiem, mums ir domas sēž šodien. Bet jūs arī pret Ušakovu, kas saprotat? Nu kā, jūs taču zināt, mēs prasījām Ušakovu demisiju. Tas bija, man liekas, pagājuši nedēļ. Vai nepasaistās cilvēku skaits, kurš tā kā nav kupls šeit pret Ušakovu? Ziniet, man liekas, demokrātijā ir svarīgi, ka cilvēki izsaka savu viedokli, viņiem tiesības to izteikt. Tā kā viņš vienreiz ir kupls un citreiz nav kupls. Man liekas, tas nav svarīgākais. Svarīgais, ka cilvēki vienkārši saka to, ko viņi domā. Ko tad tie tur kliedz? Nu, tie ir tie īstie Ušakovu atbalstītāji. Bet, man liekas, šoreiz ir baidījušies Rīgas satiksmes Rīgas busos. Vairs nav, ja? Nav Rīgas satiksmes šoreiz nav pārvaldnieks. Nav karoga. Tas no nama pārvaldes ir, jā? Vismaz nav. Pārvaldnieks, jā, sētnieces. Sētnieces. Iedrauda nelikumīgu naudas iztērēšanu, plakātu un autobusi pazudis. Es nezinu, man nav nekāds atbildes par to, vai viņiem ir kāds atļaus vai nē, tas jāprasa izpildu direktorā. Bet, iespējams, kad atkal kaut kāda Rīgas satiksme vai kāds ir devis komandu, kāds jau te būs ieradies. Šoreiz mazākā skaitā. Vai jūs kungs tur iekšā kaut kā reaģē, vai to jūs nezināt? Nē, to mēs nezinām. Mums ir tādas darba attiecības, ka mums nav nekāda attiecība. Skaidrs, paldies. Paldies. Tevi ļoti mīlēs uzreiz. Kā tad? Tad ir valdē iecels un teikt, vai piketus, Bet varbūt tieši materiālus vajag būs. Es domāju, ka pieņems. Pieņems. Es Protams, domāju, ka pieņems. ienaidnieks arī māk. Tad jātur tuvumā, lai zin, ko domā. Jā. Kā jūs vispār jūtaties šobrīd? Pikets iet tā kā uz beigām jau? Mums jāpalūdz Ušakovu kungam, lai izmaksā mums tējas. Viņš taču Rīgas satiksmē varēja izmaksāt. Un kā domājat, būs arī kāda atsaucība gaidām? Es domāju, ka Nils Ušakovs neiznāks ārā. Viņa komentārs būs, aiz gara laika šiem cilvēkiem nebija ko darīt. Nu, jā. Diemžēl, ja cilvēks nav aktīvs, tad viņam pārmet to, ka viņš ir aktīvs, un tad, kad viņš ir aktīvs, tad uzreiz saka, tad viņam nav ko darīt. Tā kā, nu. Šodien arī tādas bildītes esat sarūpējuši, es skatos. Tas nav iepriekšējās reizes vēl. Bet es skatos, kā otrs flanks reaģē diezgan negatīvi uz visām šīm bildītēm. Tāpēc, kad viņām jau ir labi, jo Ušakovs viņu skatījumā ir, kā teiktu, Ieva balts un pūkains, un viņš ir super, viņas pat ar bildītēm staigā jau ierāmētām želks, tā kā Elvis citiem, un viņām ir Elks Ušakovs, jo viņām, redz, nav ko darīt, kā tikai priecāties par to, cik Ušakovs ir superīgs, cik viņš viņas
atbalsta, kā Ušakovs kārto Rīgu, kā Ušakovs tur viņām piešķir bezmaksas transportu, bet... Šī sapulcēšanās, ko cilvēki šobrīd ir sapulcējušies par Ušakova atbalstīšanu un kliekšanu un bļaušanu, tas nav sankcionēti. Un vēršu uzmanību, ka pašvaldības policija nedara neko. Tad tas atkal liek kaut ko jau secināt, vai ne? Tieši tā. Pašvaldības policija vienkārši noraugās uz šo, kas šobrīd notiek. Es jums varu pastāstīt. Uz Ēlijas ielas pašvaldības policija brauc garām, miskastē katru dienu, un nav kas viņu sastādīt protokolu un pieņemt vienkārši lēmumu, administrācijas sodu arī nav. Uz Prūšu ielā vaļāja kanalizācijas lūkas 2 pie Gaujas mēbeļu nama. Reakcijas nekādas, pašvaldības policija braukā garām, tā kā tukšai vietai. Par ko ir Rīgā runa? Tas vienkārši iesmēju par to, ka cilvēki var tā akli, neiedziļinoties ne procesos, ne likumos, tik akli iet par to, ka viņiem kaut ko iet un viņi atdodas pilnībā atdodas šim mēram, tā saucamajam, kurš pats neseko likuma normām līdzi, un viņiem pat patīk. Tā ir mentalitāte, manuprāt. Tas arī viss. Kā jūs abi uzzinājāt par šo te piketu šodien? Jūs runājat kaut kā esat domu biedri vai? Es esmu tā kā Ievas Brantes domu biedra listē. Viņa tā kā cītīgi cīnās ar Ušakovu, un es esmu tā kā viņai arī, mēs esam draugi. Un tad es tā kā Facebookā un sekoju līdzi tā lapai, ko viņa raksta, un es attiecīgi arī tad piedalos. Attiecīgi, arī tāpēc, ka man ir principā pašam riebjās tas, ka tā rīdzinieku dalīšana notiek, jo es esmu, teiksim, pats reģistrēts citā novadā. Un es tā kā uzskatu, ka es esmu pelnījis braukt par tādu pašu samaksu kā rīdzinieki, jo labi, manu nodokļu daļu maksā manai pašvaldībai, kas ir Gulbene šajā gadījumā. Ja? Bet es Rīgā dzīvoju jau 8 gadus, un es savu lielāko naudu, taču lielāko savu algu, lielāku nopelnītu naudu, es taču patu atstāju šeit. Tā nauda tāpat tā kā atnāk. Tas, kas aiziet tur nodokļos manai pašvaldībai, tas ir salīdzinoši maz. Nekā es taču maksāju, komunālos maksāju, ēdu šeit, es ieguldu patiesībā, Rīgā atstāju naudu.